Esi sveicināts manā YouTube kanālā. Šodien es tev pastāstīšu par to, kā pareizi lietot steroīdus, kur tos potēt, kā tos potēt un cik lielā daudzumā. Jo es esmu lielākais eksperts steroīdu lietošanā Latvijā. Paldies, ka esi uzdūries manam kanālam, nospied abonēt podziņu un pastāstīšu arī citus noderīgus stāstus. Sākam! Pirms sākam nolikšu krēslu šeit, kaut kur tā pasēdīšos. Tā nolikšu šeit, pastīšos, vai esmu kadrā. Kaut kā būšu kadrā, un tad es tev stākšu stāstīt. Kā es gribu sākt par to, cik labi ir lietot steroīdus. Tātad, cik ilgi un kā es lietoju steroīdus, kur es tos dabūju, kā es tos dabūju, un cik regulāri un bieži es tos lietoju. Tātad, sākums no rīta es pamostos. Es vienmēr guļu 10 stundas, lai man organismā viņi tur sastrādājas labāk un kā. Tātad es no rīta pamostos. Pirmās 2 potes ir hops kājās iekšā abos muskuļos. Kā staigājot jau sāk piedzīt muskuļus. Tad es aizēju līdz virtuvei. No viesistabas līdz virtuvei, teiksim, 10 metri. Kājas jau ir iekustinātas un piedzītas. Un virtuvē jau sākās nākamā deva. Katrā muskulī ielaižu pa bicepsā, katrā pa potai. Un potas es mazgāju zem tekoša ūdens, izmazgāju, izskaloju un pildu atkal, lai nav jāpērk jaunas. Un tad jau sāku cilāt sieru un desu no leduskapja, tad jau tiek piedzīti bicīši. Te rokas sāk piedzīties un baigi labais rezultāts ir, iesaku visiem. Un tad tas ir rīta deva. Tad pa dienu es atkal bišķi paguļu, pasnaužu, pēdu. Un pirms treniņa uzreiz visos 4 muskuļos un sāku trenēties. Trenējos katru dienu aptuveni 5 stundas. Jā. Un tad 5 stundu laikā sadzenās vēl muskuļi. Pēc treniņa uzreiz izdzeru gaineri riktīgi, tādu samaisu 600 vai 700 ml pienu ar gaineri izdzeru pa virsu. Un tad jau vakars klāt atkal vakariņas, liekos gulēt, un tāda man paiet katra diena. Jā. Nu labi. Tu noteikti saprati, ka tas viss, ko es runāju, ir sarkasms, un tā nemaz nav. Par ko vispār ir šis stāsts? Šis stāsts ir par to, ka šī te bilde, iespējams, ka es viņu tūlīt uzlikšu, izraisīja, manuprāt, vienu no lielākajiem komentāru sprādzieniem Facebookā. Tā montējot video, es gribu vēl piebilst. Šitais nenozīmē, ka es esmu sašņaucies kokaīnu vai vēl nezinu kaut ko. Tas nozīmē to, ka man ir nedaudz iesnas. Tā kā nepadomā, ka es vēl to lietoju. Tātad lielākais kaut kāds, varbūt viens no lielāko negāciju skaitu, kas bija pie šīs bildes, sarakstītie komentāri ļoti daudz bija izdzēsti, ļoti daudz bija ignorēti un bija arī tādi, kuriem atbildēja. Bet ne jau tas, ka man izsita no ierindas un tagad man baigi ir tā kā kaut kādi sirdsapziņas pārmetumi, ka es sportoju, lieku tādas bildes un tā tālāk. Tātad tur bija jāklausās, ka es esmu narcis, uzmanības trūkumiem, pie tā visa es esmu ļoti jau pieredzis. Bet tieši par to es gribētu pakomentēt, reāli pateikt, kāds ir mans uzturs, ko es lietoju un cik es ilgi trenējos. Jo tur daži labi pat saprata to, ka es esmu to gada laikā dabūjis, piemēram, tādu augumu. Jā, tad es tev pastāstīšu, ka trenējos es jau aptuveni 14 gadus. Tik ilgi, cik es esmu kravas auto šofers, tik ilgi es diezgan tā pastāvīgi trenējos. Ko es darīju, ka es sāku? Tātad man bija līdz ritens, man bija līdz mazās kaut kādas tur tāds hantelītes, kas pildītas ar cementu. Un kaut kā tā es sāku kustēties lecamaukuņa, lai gan lecamaukuņa man nevisai patika. Nezinu, kāpēc, bet liekas, ka baigie sitieni uz muguru iet pēc tās sēdēšanas. Es labāk iztaipos, izkustos un tā tālāk. Un ķermenis tādu, kādu es esmu ieguvis, tādu, kādu es esmu uzturējis, nav vienā dienā sasniedzams, ir izdevies, nav bijusi iespēja uzbūvēt to vienā dienā. Mans augums ir 1,86 m. Un mans svars staigā no 80 līdz 86 kg, plus mīnus tajās robežās. Ir reizes, kad es nostresoju, kad es nesportoju, pakrītos, tad atkal uzēdos, un visu laiku tas svars staigā. Par bildi, kur ir tapusi tur tev aizkadrā, tā, kas bija Facebookā, kura drausmīgi uzsprāga. Tātad bilde ir pēc treniņa uztaisīta. Un tie, kas trenējas, tie, kas sporto, tie zina, ka vislabākās bildes ir taisīt treniņa laikā,
vai pēc treniņa uzreiz, jo tad muskuļiem ir pampums. Un, protams, pareiza poza, pareiza stāja. Es uzreiz varu pateikt, tā bilde, kuru redzējāt, vai tu redzēji vai neredzēji Facebookā, es nezinu, ir viena no, manuprāt, 35 laikam uztaisīju. Un tā ir viena no 35 bildēm, kuru es tā kā, negluži tur izmainīju, bet apstrādāju krāsas. Ko es apstrādāju? Es paņēmu, iegāju Samsung šitanī te attēlu rediģētorā un uzliku automātiskās krāsas, lai viņš uzliek. Tur sanāk, ka nedaudz tumšāks paliek un viss. Un metu iekšā. Protams, tu iestājies pareizi un iegriezies pareizi pozā, tev uzreiz visi muskuļi izskatās savādāk. Ne tā kā vienkārši stāvot taisni. Tas pats, kas man ir bijis video pa kājām, pa manām tievajām kājām. Tad, kad tu stāvi šādi, novilkšu tās šļobenes, jā, viņas ir tievas. Tad, kad tu iestājies lūk šādi un sasprindzini un uztaisi bildi, tādu var redzēt visus muskuļus. Nezinu, vai kadrā to varēja redzēt vai nē. Bet tas gan bija, kas kādreiz mani sita ārā no līdzsvara, tās bija manas kājas. Tāpēc, ka es jau no bērnības šito biju dzirdējis, vai kāds tu tieviņš, vai kāds tev šauras kājiņas, un tā tālāk. Pēc tam jāsāk ir kaut kā tam visam tikt pāri, jo, ja tev dzīvē kāds to pašu pateiks, vai kāds tu tieviņš, vai kāds tev sīks, mazas kājiņas, man liekas, tas velkas līdz no bērnības jau. Un tad tev sāk likties, jā, varbūt tiešām man vajag rasnākas kājas, man vajag šitādi. Karoči, vajag kaut ko mainīt sevī, tikai lai izpatiktu citiem. Ne, tā nevajag. Vajag tā, lai ir labi pašam. Mani treniņi, kā es pirms tam teicu, ir 14 gadu garumā sasniegtais. No sākuma sākās tikai ar hantelītēm, riteni un kustīgu dzīvesveidu, lai gan kas varētu būt diezgan neapvienojams, it kā neapvienojams ar manu darbu. Un es atceros tekstu tad, kad es sāku strādāt par kravas auto šoferi un pateicu, tas tikai sākums. Pagaid, drīz būs ar tādu pašu milzīgu resnu vēderu, ar veselības problēmām, kā visi citi šoferi. Tā mans kaķis staigā pa kaimiņu sētu. Un tad es teicu, labi, paturi alu, parādīšu, ka tā nav. Jo man ir tā, ja es kaut ko ieņemu galvā, man viennozīmīgi ir jāpārliecina to, ka var arī savādāk būt. Zini ko, aizējam uz citu vietu, man baigi šeit dedzina. Video bija uztaisījis un sapratu, ka neesmu pateicis uzturu, ko es lietoju. Tātad, es nekad neesmu skaitījis kalorijas. Sieva to māk. Es nemāku pat. Es vienkārši ēdu plus mīnus normāli, bet arī neliedzot sev saldumus, reizēm arī iedzerot alkoholu, bet ne jau tā kā kādreiz. Tieši stāsts par to, ka kādreiz es biju baigais dzērājs, tagad tikai iedzērājs. Un jā, man ēdiena programma vispār kā tāda neeksistē. Es uzņemu vienkārši plus mīnus visu, ko vajag organismam. Tas, kas man prasās, to es ēdu. Lai nav tā, ka es aizēju jau galīgi slimīgi un es nevaru noiet kaut mazu momentiņu no trases un tad ārprāts apēd vienu kūkas gabaliņu. Nē, tā nav. Es tāpat ēdu dārzeņus, tātad es mēģinu tās pusdienas vakariņas vai vienalga, ko salikt, lai ir zivtiņa, gaļiņa, dārzeņa, biezpiens, olas. Jā, olas gan es ēdu katru dienu, 6 gabalus sanāk. Jā, katru dienu man 6 olas uzturā. Kaut kā tā, turpina video. Redz, esmu atnācis uz vietu, kur vakar tika taisīta tieši tā bilde, par ko iet runa. Jā, un par sportošanu. Teicu, paturi alu, es parādīšu, ka ne visi tālbraucēji šoferi būs ar lielu vēderu un ar veselības problēmām. To man ir izdevies jau noturēt 14 gadus. Un visi saka, ka nav iespējams, tev nebūs laiks, tu brauksi, tad tu būsi noguris, tev atpūta vajadzīga un tā tālāk. Es vienmēr pie pauzēm spēju apvienot sportu. Es izvilku hantelītes ārā, 45 minūšu pauzē un pasportoju. Es aizgāju uz piekabi, pievilkos, piepumpējos, lietuslievu. Man vienalga, ja piekabē nebija vieta, es turpat Lietuvu to darīju. Pat bija reizes, ka es braucu uz Zviedriju, Norvēģiju, mīnus, 20. Tāpatām kādu aplīti izgāju, pakustējos, piepumpējos. Visu laiku tādu tonusiņā sevi turēju. Un līdz ar to nav jālieto steroīdi. Reāli šis viss stāsts ir tāpēc, lai pateiktu, ka nav jālieto steroīdi, lai uzturētu sevi formā, lai dabūtu sevi formā.
Es esmu no tiem, kas ir kategoriski un pilnīgi pret pumpēšanu sevi iekšā šprices. Es neesmu muļķis, es saprotu un redzu pēc augumiem, kuriem ir. Un tie, kuri atnāk uz zāli un saka, ka viņi rīsu sēd un vistas krūtiņu, gribētu pateikt, bļāviens, tu esi reāls sūdīgs dirsējs. Nav iespējams to darīt. Ir cita lieta, ja cilvēks pēc miesas būvēm ir savādāks. Bet kāpēc es nelietoju steroīdus? Tāpēc, ka es vēl gribu normālu seksu. Es vēl gribu, lai mans pinčuks strādā arī pēc tā pārtraukšanas lietošanas. Un nestāstiet, ka tas ir veselīgi. Nestāstiet. Man ir reāli dzīvi piemēri no paziņām, kuri pumpēja sev iekšā, uzpūtās kā baloni, staigāja tādi milzīgi kruķiki. Gadus seks bija ideāls. Desa stāvēja kā labā. Pēc tam tā desiņa saruka un uz augšu vairs necēlās. Kas vēl? Izauga vēders pēc tam. Tas vēders izauga 2 reizes lielāks nekā kaut kādam tālbraucējam, un pincīt arī grūtāk redzēt ir. Tas viss ir blakus efekti, kaut kādi tikai minimālā daļa, ko es nosaucu no steroīdu lietošanas, to, ko es zinu. Tāpat sēdu locītavas, tur kauliem problēmas un tā tālāk. Man to nafig nevajag. Reāli tā kā nē. Tāpēc es izdomāju uztaisīt šitādu vienu mazu iestarpinātu video, ka tev nevajag steroīdus, lai izskatītos labi, lai uzturētu sev labi, lai būtu formā. Tu nesportosi, būs slikti. Tu sportosi, būs slikti. Tu nedzersi, būs slikti. Tu dzersi, būs slikti. Cilvēkiem vienmēr būs slikti vienalga to, ko tu dari. Tāpēc dari to, kas tev patīk. Neņem galvā to, ko tur dirž. Piedodiet, cenzūru nemaz nelikšu. Sagriezīšu tagad šito video, ielikšu fiks iekšā. Bet, ko es ar saviem video, lai gan man ir kaut kas, kas man aizķerās arī, protams, no komentāriem, kur saka, uzmanības trūkums varbūt nevajag to darīt citiem vai klusībā, jo klusībā darot ir tikai rezultāti, klusībā darot esi laimīgs. Tad es gribētu negribētu piekrist šim. Tad sanāk tā, es klusībā visu darīšu un būšu laimīgs, un skatīšos uz tiem, kuri dara arī skaļi to darot, un viņi vienalga ir laimīgi. Un teikt, kāpēc viņi var būt laimīgi, un es nevaru tā. Tāpēc tieši tā, ja tas mani dara laimīgu, ja tas kaut kādā veidā ir vajadzīgs man, kaut vai tā pati uzmanība, likšu iekšā, darīšu un turpināšu. Šis ir reāli tāds mazais video, iestarpināts, starp citu šobrīd filmēju darba dienas video. Un vēl viens jāsamontē lielākais atrakciju parks. Viens no lielākajiem atrakciju parkiem Eiropā ir arī safilmēts, jāsamontē. Kompi vēl neesmu paspējis nopirkt, bet nopirkšu kaut kad samontēšu, jo telefons arī vairs nevelk. Ar šo mazo video es gribēju pateikt. Esiet jūs paši, ejiet uz savu mērķi un nekad nepadodieties. Es pierādīju, ka tālbraucēju šoferi, kravas auto šoferi var būt labā fiziskā formā, var būt pietiekoši veselīgi. Un beidzot šo kadru, tā nedaudz būs skaņa. Pielikšu tev šeit, te kaut kur. Nē, tu te neturēsies. Nogruši zemē, varbūt dzirdēs, varbūt nē. Tātad es gribu pateikt vienu. Vakardienas bilde tapa pēc treniņa un iepozējot. Šobrīd es atkailanos kameras priekšā un pasaku. Šeit es esmu 83 kg, ne treniņa dienā, parastā darba dienā, neuzpūties un nepozējot. Kāds esmu, tāds esmu. Un esiet arī jūs tādi, kādi jūs gribat būt. Tiekamies jau kādā nākamajā foršā video. Paldies, ja piespiežat abonēt podziņu. Čau!